Sākums jau mums bija tāds, ka viņš bija maziņš, es biju lielāks, viņš brauca manā tā kā ēnā, ar mani uz muguras visu laiku viņu ņēma līdzi, kā mazo Mārīti. Forša puika bija, neko daudz nečīkstēja, citreiz bija līdzi visādākas nevajadzīgas lietas, bet to mēs viņam izsitām ārā. Nu, piemēram, viņam bija 2 māsas, viņam ir, un, protams, viņam bija tur krēmiņi līdzi uz treniņu nometnēm, tur mazāks, kā viņš bija. Un tā viņa, zin, kā mazgāšanas tas maciņš bija pilns ar visādākām tur. Nu, to mēs viņam ātri izsitām ārā. Nu, pa lielam mums tā sadarbība nebija tāda, kad es tev tagad kļūšu par treneri un to es tev trenēšu, bet tā jau bija tā kā dzīve. Nu, kopā braucām, kopā darījām, viņš no mazotnes, no 9, 8 gadiem. Man bija bišķi vairāk, es jau biju šofers, viņu ņēma līdzi. Un mēs bijām tā kā draugi. Nu, mazais Mārītis, vienas intereses. Braucām kopā, un beigās mēs pat braucām tā kopā, kad vienā grupā braucām. Kad viņš jau izauga līdz manai grupai, kur es biju tā kā karalis, un sāk šis man apbraukt. Un beigās attapos, kad viņš olimpiādu vinnēja. Un tad arī mēs to sadarbību, es beidzu braukt, loģiski. Jo, es jau gribēju īstenībā ātrāk dēļ viņu beigt braukt, jo viņš man ātrāk jau sāk vinnēt. Bet tad es kļuvu par viņu, un uzreiz pēc olimpiādas aizbraucu viņam palīdzēt Amerikā, jo es biju tā kā vairāk pieredzējuši. Sapratām, ka, ja tev mēģis nākušies, tad mums jābrauc ar visiem kopā, visiem spēcīgiem, lai nav tā, ka mēs tikai vienreiz gadā visus ieraugam, bet sadzīvojam jau, uzsitam pa plecu un sapratam, no kurienes viņš ir nācis. Un tā es arī kļuvu par tādu oficiālāku treneri. Mēs ļoti gribējām šajā sportā sev pierādīt. Mēs nācām no aizmugures, jo mūsu sports sākās 20 gadus vēlāk Amerikā un 10 gadus vēlāk kā Eiropā. Un es biju tas pirmais, kas gāja, kas mācījās, kas meklēja, un viņiem it kā devu to pašu mēģināt, ko es mēģināju. Un tā mēs augām, līdz mēs nonācām paši par sevi topā, gan Eiropā, gan beigās arī pasauli vinnējām. Un sapratām, ka es kā pirmais, ka nākošie, kas nāks, būs labāki, tāpēc, ka tā pieredze caur manīm uz viņiem, un viņi būs labāki. Un ja mēs gribējām to sportu redzēt, gribējām vinnēt visus, un gribējām būt latvieši labākie, tāds mums bija tas moto, tas mērķis, visus vinnēt.